Šodien mēs parunāsim par mušmiri no psiholoģiskā viedokļa. Mušmira ilgus gadus ir tikusi slēpta, tā ir tikusi uzskatīta par indīgu un bīstamu, un tikai retais zināja par tās patieso spēku. Un šodien mēs atkal sākam no jauna izzināt šo ļoti spēcīgo instrumentu darbam ar zemapziņu. Šī sēde patiešām ir mītiem un leģendām apvīta, par to mēs runāsim kādā no nākošajiem video, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka darbam ar šo spēcīgo instrumentu ir vajadzīga sagatavošanās. Mikrodozings tā nav burvju tablete. Mikrodozings tas ir veids, kā izpētīt savus iekšējos blokus, savas apslēptās bailes, lai sasniegtu dziļu transformācijas līmeni. Te ir ļoti svarīgs pieredzējis pavadonis. Mušmira nav tikai sēna. Tā ir starpnieks starp jūsu apziņu un zemapziņu. Tā parādīs un izcels to, ko jūs ļoti ilgi esat slēpis. Tā izcels ārā jūsu blokus, jūsu traumas. Un šeit hipnoterapeits ir vienkārši neaizvietojams palīgs. Savienojot sēnes ar hipnoterapiju, jūs iegūsiet daudz būtiskākas pārmaiņas. Jūs iegūsiet jaunu izpratni, jūs atbrīvosieties no veciem uzvedības modeļiem un atjaunosiet savus iekšējos resursus. Hipnoterapeits jums palīdzēs apzināties notiekošo, pārvarēt šīs iekšējās traumas, transformēt tās un nostiprināt šīs izmaiņas. Un kopā tas ļaus sasniegt absolūti jaunu līmeni. Par mušmiri, par šo noslēpumaino sēni mēs turpināsim runāt arī nākošajos video. Tāpēc paraksties uz kanālu, ja negrib palaist garām šo informāciju.